Hello, labrītiņ visiem, labvakar! Skatoties, kurā laikā jūs skatāties šo ierakstu, tā esmu es Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Pie jums Latvijā jau vairs nav, bet pie mums vēl ir 11. novembris. 11 tāds lielisks cipars, maģisks cipars. Un es domāju, pavisam noteikti nevaru palaist garām šo dienu, neierakstot eņģeļu video. Vakar runājām ar draudzeni, te čatojām internetā, un viņa tā vakarā, un viņa tā minēja kaut ko par sevi, ko viņa tur uzsākus, kaut kādu programmu. Viņa saka, un tieši 11. un es kaut kā biju iedomājusies, ka tas vakardien bija, manā vakardienā, un pamodos, un kad es sāku pie datora darboties, un es skatos, mans dators saka 11. Izrādās, mēs pēc pusnakts bijām runājušās ar draudzeni, un kā labi es to visu stāstu, tāpēc, kā man šorīt pamostoties bija pārsteigums, domāju, ka ir jau 12. novembris un esmu palaidis 11 garām, bet nebiju palaidis garām, un tā lūk, šis ieraksts top 11. Pirms velkam eņģeļu kārtiņas, es gribēju parādīt, kāds mums šeit viens augs ir ar kādām lapām, patiesībā 3 augi, 2 augi, un 2. Šie ir no viena auga, es ceru, ka varēs redzēt gaismā. Viņas tādas sarulējušās tās lapas ir, bet tādas viņas arī aug, visas viņas tādas ir. Šeit vēl viena mazliet savādāk krāsa, bet tas viss nāk no viena auga. Viņš kā krūms ir. Un mazākās nojausmas, kā viņu sauc. Man ļoti patīk šīs krāsas. Lūk, šis ir no viena auga. Un šīs lapas savukārt ir no viena cita, bet tas arī ir tāds viens augs. Arī tāds pats kā krūms. Šī ir vēl viena lapiņa. Un šī ir vēl viena lapiņa. Šī gan tāda zaļa vēl, bet lūk, un šī ir vēl viena lapiņa. Lūk, varavīkšņu lapas mūsu krūmos aug. Šo eņģelīti man pirms pāris gadiem šķiet no Latvijas atsūtīja. Man ir ļoti daudz sasūtīti visādi eņģelīši, un man ir, vairāki nākuši no Latvijas. Kurš bija vēl viens? Es aizmirsu. Tieši man pie galda šeit ir ar visu eņģeļa spalviņu. Šāds man karājas pie datora. Sveicienums, eņģelisks sveicienums visiem 11. Kā jau jūs zināt, ja skatāties regulāri, es nekad neko neplānoju. Vēl ir ļoti rētas tās reizes, kad man kaut kas daļa no ieraksta ir saplānot šodien. Šodien man ir tikai viena lieta tāda saplānota. Es esmu izvilkusi jau kārtiņas, lai ietaupītu laiku, un būtu īsāki šie video. Te ziņā īsāk arī, lai ielādētu viņus, pirmkārt, lai pārveidotu viņus no oriģinālā ieraksta līdz tam, ka var ielādēt datorā ar to programmu, ar ko es darbojos. Paiet pusstundas garš video, kā man parasti viņi ir, paiet kādas 2 stundas, lai pirmkārt pārveidotu viņu, un vēl vienas 2 stundas, lai no datora ielādētu YouTube. Tāpēc, ka viņš tik garš ir. Lūk, un tāpēc paiet ļoti daudz stundas, domājot pie tā. Es kādreiz atstāju datoru,
datoru ieslēgt un eju gulēt, jo video vēl lādējas, un es saku to nevis tāpēc, ka tā ir sūdzība vai kā, bet es vienkārši domāju, kā man uzlabot šo visu, lai tas viss tā raitāk ritētu. Un tad es domāju, es izvelku, tā kā šie nav tieši šie ieraksti, tad vai nu es to daru ekrāna priekšā vai pirms ekrāna ieslēgšanās. Tam ļoti lielas atšķirības nav, un tā es izlēmu, ka kartiņas izvilkšu jau pirms ieraksta, un skatīšos, kā jau šajā reizē ar šiem video, un tā. Nu, lūk, un tā tad šīs ir pirmās kartiņas. Šodien es esmu ļoti interesanti, es tā pastāstīšu. Pirmkārt, šīs ir kartiņas no kartiņas. Tad šīs ir vēl vienas kartiņas no nākošā kāršu komplekta. Un tad es izvilku viena maģijas kāršu komplekta. Pirmkārt, es esmu izvēlējusies ļoti tādu netik ļoti bieži un regulāri lietotu kāršu komplektu. Tie ir burtiskie tulkojuma maģiskie vienradži. Arī tās pašas autoris Doreen Virtue radīts kāršu komplekts. Vienradži. Aizmugurīt vienradžu kārtņām ir šāda, ļoti maģiska. Un otrs kāršu komplekts ir laumiņu kārtiņas. Tās, kad mēs esam biežāk lietojuši. Bet es tā domāju, man bija tāds sajūta, šodien ir 11, ko es varētu tad bišķiņ savādāk izdarīt, un tad es izvēlējos citu kāršu komplektu, un ļoti interesanti ir tas, kā 4 kārtiņas no šīm 6 kārtiņām, ko es esmu izvilkusi, 4 kārtiņas runā par atvadīšanos no vecā, kaut kā jaunu uzsākšanu, uz redzēšanos un sveiki ar to domu, kad uz redzēšanos visam vecajam, sveiki, viss jaunais. Viena kārtiņa saka jaunas mājas, un 4. kārtiņa, 3. kārtiņa. 2 ir tieši vienu un to pašu saka, katru no sava kāršu komplekta, un tad viena kārtiņa saka pārmaiņas. Lūk, man šķiet ļoti interesanti, un vēl jau vairāk interesanti, pēc ka es izvēlējos arī šodien, gribēju kaut kādas pārmaiņas un izvēlējos kāršu komplektu, ko netik bieži lietoju. Tad nu tā, šīs kārtiņas, šī ir no laumiņu kāršu komplekta, šī ir no vienradžu kāršu komplekta. Viņas abas saka, pat ja jūs nezināt angļu valodu, jūs varat redzēt, ka abas saka, abās tiek pieminēts vienā īsāk, vienā garāk, bet sveiki un tā. Un ar šīm kārtiņām tad eņģeļi, vienradži, laumiņas, kas, kas ar ko nu jūs vairāk rezonējat, es varu domāt, vai tie ir vienradži vai laumiņas vai vienkārši eņģeļi. Saka, kāds posms jūsu dzīvē ir beidzies, un ir svarīgi ļaut tam iet, nemēģināt saglābt kaut ko, viss notiek tā, kā tam jānotiek, un ļaujiet vienkārši tam veciem iet, atvadieties no vecā, varat pateikties tam veciem tam vecajam posmam, vai dzīvē vispārīgi, skatoties kādu situāciju, vai arī kādā konkrētā situācijā. Pateikt paldies par visu to, ko šī situācija ir ienesusi, visu ko tādu labu, tādu garīgās izaugsmes sakarā labu, varbūt ne vienmēr tik patīkamu, bet labu. Tā ziņā, ka tas ir palīdzējis garīgai izaugsmē.
doties pretim tam jaunajam vai atvērt savas durvis, atvērt sevi tam jaunajam. Un šī kārtiņa, šī jau trešā kārtiņa, pārmaiņas, šī kārtiņa saka, kad pārmaiņas, kas jūs dzīvē ienāk vai ienāks, būs un ir pozitīvs. Un šeit grib pieminēt kaut ko tādu, ko mēs jau esam iepriekšējos ierakstos runājuši par to, ka bieži vien pārmaiņas cilvēku dzīvē, mēs neveicam šīs pārmaiņas dzīvē, tāpēc, ka mēs nezinām, ka mums ir bail, varbūt apzināti, varbūt neapzināti, bet bail no tā, ko šīs pārmaiņas ienesīs, jo vēl, ja mēs turpinām darīt to, ko mēs jau esam darījuši, tad mēs, pat ja kaut kas slikts notiek, vai kaut kas tāds, kas mums netik ļoti patīk, bet mēs jau it kā zinām vairāk vai mazāk, kas tad notiksies, kāds būs rezultāts, vai kāda būs reakcija, kāda cilvēka vai cilvēku. Bet tad, kad mēs veicam pārmaiņas, un tīpaši mēs veicam tādas krasas pārmaiņas, tad tas mūs kaut kā izsit no tās rutīnas, no tās ikdienas, no tā, kā mēs esam pieraduši. Un mēs nevienmēr, un tas var būt, tas var likt mums justies tā neērti, tā, ka mēs nejūtamies comfortable, mēs nejūtamies tā kā īsti savā ādā, bet lai kaut kam jaunam ļautu ienākt savā dzīvē, ir svarīgi būt vismaz atvērtiem tam jaunajam un tām pārmaiņām un zināt un apzināties, ka pārmaiņas nozīmē iešana, došanos ārpus tā pierastā, ārpus tās comfort zones, un man nāk prātā, skatījos, kā es varu piemirst šo vārdu, Living Aloha, viens no puišiem, Kalvis, bija ierakstījis šo video par sapņu piepildīšanos, un patikās arī tā, kā viņš tur tā minēja par to, mums jānoskatās video, lai redzētu, lai zinātu, par ko es te runāju, bet par to domu, par to, ka ir comfortably un ir ērti, un ka tad mēs bieži kaut kā tā arī neuzsākam kaut ko jaunu, jo mēs kaut kā esam pieraduši pie tā, kā ir, un tad labāk ir varbūt, ne labāk, bet liekas it kā, citi kaut ko dara un rīkoja, saka, viņi laimīgie, bet mēs neko, bet viss jau kaut kā tā pašiem mums no sevis ir viss atkarīgs, kā mēs veidojam to dzīvi, un vai mēs uzdrīkstamies pārkāpt tas savas komforta robežas vai nē. Es ielikšu linku aprakstā te uz viņa video. Man patīk redzēt, kā jaunieši arī runā par tādām lietām, kas ir, kas tā liek aizdomāties un palīdz tajā garīgajā izaugsmē. Tiem, kas skatās šo ierakstu, vai liek aizdomāties. Lūk, pārmaiņas. Un šī kārtiņa arī vēl teica par tām ne pārmaiņām, bet tieši par pārmaiņām. Zini, kā šīs pārmaiņas, kas notiek tavā dzīvē, vai ko tu, vai tā tīri dabīgi notiek, vai tu izvēlies mainīt kaut ko un veids pārmaiņas, ka tās padarīs un padara tavu dzīvi, vai arī kādu konkrētu situāciju tavā dzīvē labāku. Šī kārtiņa saka jaunas mājas, un ar šo kārtiņu eņģeļi saka pārcelšanās ir solis pareizajā virzienā.
kādam, skatītājiem, klausītājiem, tas varētu būt vistiešākajā nozīmē pārcelšanās uz citu dzīves vietu, un jūs jau pavisam noteikti zināsiet, dzirdot par šo pārcelšanos, zināsiet, uz kuru no jums tas attiecas, jo vēl tas parasti attiecas uz kādu cilvēku, kura dzīvē jau šī doma ir ienākusi prātā vairāk kārtīgi un atkārtoti, vai arī jau par to ir runāts ar ģimeni, vai kā par šo pārcelšanos tā doma ir bijusi, un ja tā, tad šī kārtiņa ir kā apstiprinājums tam, ka tā ir. Tas ir solis pareizajā virzienā, pārnestajā nozīmē. Šī pārcelšanās atkal runā par pārmaiņām kaut kādām, par došanos uz kaut ko jaunu, par došanos mājas parasti man saistās kaut ko tādu, kur mēs jūtamies tīri tajās domās, arī domās un sajūtās, kur mēs jūtamies kā mājās vai jūtamies comfortable. Un ja mēs dodamies uz kaut ko jaunu, tad tas ir kā šī tā garīgā izaugsme notiek mūsos un tad tas ir atkal kaut kas tāds jauns, kas ienāk mūsu dzīvē, kas pārtop par mūsu mājām, bet tās ir jaunas mājas. Šeit man nāk prātā tas teiciens, neatceros, kuram pieder šīs teiciens, bet tā ideja šeit teicienā ir tāda, ka vēl, ja mēs kaut ko redzam, vai ka mēs piedzīvojam kaut ko dzīvē, vai uzzinām kaut ko jaunu, vai pat ja mēs to neatceramies sīkumos, bet ja mēs kaut kas jauns mūsu redzes lokā nonāk, vai caur dzirdi, caur sajūtām, caur redzi, caur zināšanām, mēs to nevaram atmācīties, atredzēt atpakaļ. Mēs kaut ko esam redzējuši, mēs esam redzējuši visu. Mēs nevaram vairs pilnībā aizmirst to, ko mēs esam redzējuši, vai dzirdējuši, vai zinājuši, piemēram, piemērs. Manai mašīnītei ir eļļapila. Un nav tik traki, tādā ziņā, kad mans mehāniķis saka, ka vēl not a big deal, nav liela problēma, un pieskati eļu, un viss kārtībā. Un kaimiņiene viena man vienā sestdienas rītā atgriezos mājās, un viņa laukā bija, viņa saka, tu zini, ka tavai mašīnai eļļapila, ka tu brauc? Es saku, jā, es zinu, ka pila, nezinu, ka daudz, bet, nav tā, ka katru reizi jāpiepilda pāka ar eļu, lai brauktu. Un viņi iet man rādīt, jo lietus ir līs un izrādās tur, kur eļas pilītes ir, tur ūdens ir varavīkšņu krāsās. Smuki izskatās. Bet, lūk, man nemazākās nojausmas nebija, ka kaut kas tāds notiek. Un tagad, kopš es to esmu dzirdējusi, kas manā apziņas lokā ir nonācis, katru reizi braucot kaut kur, es skatos vai spogulī, lai redzētu aizmugurē, vai arī priekšā, cik varu, skatos, vai mana mašīna ir kādu eļas pili atstājusi kaut kur, vai, šits varētu būt no mans. Un es tāpat par sevi smejos, bet tā ideja ar šo piemēru, šis ir viens tāds spilgts piemērs tam, kad vēl, ja mēs kaut ko, ja viņa manu uzmanību nebūtu vērsus uz kaut ko tādu, tad es pat nepiefiksētu vai neaizdomātos pat paskatīties vai kā, kamēr nekas tāds milzīgi liels nenotiek, tāds, kas nonāk manas redzes lokā un viss tādās normas robežās, tad es pat tam nepievērstu uzmanību, bet viss kopš tās reizes es vairs nespēju atpakaļ doties tai vecajā domāšanā vai nezināšanā, jo es to tagad zinu. Un
tā ir ar visu, pilnīgi visu, kaut ko, man liekas, ir tas arī tas teiciens, vai ne? Es pat nezinu, vai latviski ir, bet angļu valodā ir tas teiciens. Nu, tulkojot, tas būtu kaut kā tā, vai ne? Šito es tagad nekad nespējuši vairs kādā saka, atgriezt atpakaļ to, ka es neesmu redzējuši šo bildi. Nu, par kaut kādiem tādiem tādām joku bildēm vai kaut kādām tādām, kas nav tik vai kas ir par dzīvnieciņiem es esmu redzējis, kad ir tāda nu, tas teiciens tāds arī vēl tiek brīdināts pēc mums vai vēl, ja tu esi ļoti jūtīgi, tad neskaties, jo tu nespēsi to aizmirst vai izdzēst no savas atmiņas, no savas tās vizuālās nezinu, kā to sauc, bet nu, tā ir vizuāli, tas nespējas to aizmirst un tā it kā tu nebūtu nekad redzējis. Lūk, un tieši tāpat ir ar šīm pārmaiņām, pārmaiņas un tas jaunais dzirdētais, redzētais un notikušais un ja mēs kaut ko tādu jauku un vēl nebijušu, bet kaut ko tādu, kas varbūt nav ikdienišs, bet kaut kad notiekās un kaut kas tāds ritīgs super jauks un lielisks un tā, un tad mēs dodamies atpakaļ tajā vecajā, ka mēs nekad nespējam 100% tā samierināties ar to veco vairs, jo mēs esam piedzīvojuši jau kaut ko labāku, kaut ko jaunu, kaut ko lieliskāku, un jā, svarīgi ir tā pieņemt to visu jaunu un būt atvērtie tam, un man vienmēr patīk šī ideja, ka mēs, kā ir bērni maziņi, ka viņi visu, ko mācās, un viņiem acis sevi un enerģijas pilns skatiens visos virzienos, un viss ir jauns, un viss gribas aptaustīt un apskatīt. Kā būtu, ja mēs pieaugušie, labi, varbūt ne gluži 100% kā bērni, bet tik un tā, ar tādu pieaugušo, kad kā samiksētu to kopā to būšanu pieaugušiem un ar to bērna apziņu, ka mēs esam pieaugušie, bet ar šo bērna deksmi, enerģiju, interesi par kaut ko jaunu, par kaut kā jauna uzsākšanu, redzēšanu, nedomājot par to, ko tas varētu izraisīt vai darīt kaut ko sliktu, vai ja nu sajūt, ja nu man nesanāk, vai kā, man liekas, bērni tā parasti nedomā, viņi parasti tik dodās un grib izmeklēt un visu un apskatīt, kas ir kas, un kamēr nav pirkstu apdedzinājuši, nezinu, nav viņos iereģistrējies tas, kad neskarties kaut kam karstam klāt un tā, bet ar tādu deksmi skatīties uz visu, ko dzīvē. Es esmu uzsāks vienu tādu projektu, produktivitātes projekts, un viens no noteikti tas kaut kas tāds, kas katru dienu jādara un darāms ir, un viens no tiem tur ir tajā šī projekta ietvaros ir tāds, kad uzdot sev no paša rīta veikt meditāciju vai ko, kaut ko tādu, kas ļauj tā sakopot tās domas un enerģiju un uzdot sev, un viens no jautājumiem, ko sev uzdot ir, divi no jautājumiem, ko sev uzdot ir, par ko es varu šodien vai par ko es būšu tāds entuziastisks un enerģētisks, par ko es būšu tāds riktīgi iepriecināts, par ko es varu būt. Kaut kas tāds, ko es jau zinu, kas notiksies šodien varbūt. Un tad otrs jautājums, ja mums nekas nenāk prātā, kad ir kaut kas tāds, super lielisks šodien notiekas, tad padomāt un pavaicāt sev, par ko es varētu būt. Kas tad ir no tā, kas man šodien, ko es zinu, kas notiksies, vai varbūt arī kas nenotiksies.
par ko es varētu būt tāds enerģētisks un tāds enerģijas pilns, par ko gaidīt, ko tādu lielisku, jauku gaidīt un sagaidīt no šodienas, un par ko tā retīgi iedegties, aizdegties, par ko es varētu tāds būt šodien, un atrast vismaz vienu lietu, vienu notikumu, kaut ko vienu tādu katrā dienā, dienas sākumā jau, par ko es, kas varbūt tas galvenais mans koncentrēšanās, kaut kas tāds, uz ko es koncentrējos, vai kam pievēršu uzmanību visvairāk, kas mani visvairāk aizkustina tādā pozitīvā, enerģētiskā nozīmē. Lūk, jā, kaut kas tāds, ko jūs varat savā dienā arī ievienot, iesaistīt. Mīlestības kārtiņa. Ar šo kārtiņu eņģeļi saka, atbilde tajā, ko meklējat, ir mīlestībā. Mīlestība. Es tiešos, ko vēl vairāk šī kārtiņa saka tieši no šī. Šajā kāršu komentā. Okay, jā, ar šo kārtiņu eņģeļi vēlas pievērst uzmanību mīlestībai, lai izdziedinātu kādu sarežģītu vai samežģīšu situāciju savā dzīvē, koncentrēties uz mīlestību. Tā būtu mīlestība pašam pret sevi, mīlestība pret kādu otru cilvēku, pret situāciju, pret notiekošo, vai sūtīt mīlestību šim cilvēkam, vai cilvēkiem, ar kuriem jums varbūt ir kādas nesaprašanās vai strīdi, un tā vietā, lai dusmotos, sūtīt mīlestību. Un iespējams, kā ar šo kārtiņu eņģeļi vēlas kāda cilvēka uzmanību pievērst arī tam, lai jūs mācītu, vai tīri ar piemēru, citiem cilvēkiem šo mīlestību pret otru, mīlestību pret situāciju, mīlestību pret sevi, ar savu rīcību, ar savu reakciju. Šeit vēl viens variants šai kārtiņai ir teikts arī, ka varbūt, ka šī kārtiņa varbūt iespējams nozīmē arī to, ka ir kāds cilvēks jūs dzīvē, kuram ir grūti izteikt to, kā viņš jūtas pret jums, pateikt jums tieši acīs, vai arī parādīt to, kā viņš jūtas, un tad svarīgi ir atcerēties un piedomāt pie tā, ka ne visi cilvēki jūtas comfortably runājot par mīlestību vai parādot mīlestību un vēl izrādīt tādu sapratni. Parasti jau mēs zinām, ka mums nav jāprasa otram cilvēkam, vai viņš mūs mīl vai nemīl, vai nav jādomā, mēs vienkārši zinām. Un ja mums ir šaubas, un ja mūsos nav tās pārliecības un zināšanas, tad pavisam noteikti kaut kas arī nav kārtībā. Uzticēties tam savām sajūtām. Lūk, bet arī, jā. Nākušā kārtiņa ir formācijas. Un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, lai paaugstinātu, un tā ir pozitīvā ziņā. Mēs runājam par negatīvu un pozitīvu, tad negatīvais ir zemu šeit, un pozitīvais ir augšā, un tāds viegls, un negatīvais ir tāds smags. Tad ar šo kārtiņu tiek teikts, lai būtu šeit augšā, kur tas pozitīvais, vieglais, gaišais ir viens veids, kā tur nokļūt ir, un noturēties, ne tikai nokļūt, bet noturēties, un
piesaistīt visu to, kas tajā pozitīvā enerģijā esot. Var tikt piesaistīts viss tas labais un jaukais. Un tā. Viens veids, kā to darīt, ir teikt tas pozitīvos afirmācijas, pozitīvas, kaut ko tādu pozitīvu, kaut kādas, nezinu, vārdus, citu cilvēku teiktos, viedos vārdus, vai mēs paši varam radīt viņus un uzrakstīt uz lapiņas. Man pieņemsim ir šeit tādas, kuras es esmu sarakstījis viss, un ar visu kaut kas, nu tā, kas man, kas ar mani tā saistās, vai manā dzīvē pašlaik ir tāds svarīgs un tā, un mēs jau katrs to varam izdarīt priekš sevis, tādas radīt, un tad katru dienu uz tam un skatīties, vai pielipināt pie spoguļa, ko es vēl neesmu izdarījis, un viņas tā stāv priekšā, un tad viņas nomaina katru dienu, ir kāda cita, kas man tā vienmēr acu priekšā tā fonā ir, un kas viņu visu laiku redzu. Bet, pielāgot to tam, kā mums vislabāk tas iedarās. Es zinu, ka pie mums arī, šajās dienās es neesmu liela telefona fane, bet es zinu, ka telefonos ir, ka var, kā saucās apps, latviski ir apps, arī latviski tiek angliskais vārds, tā ir arī pārtulkots latviski, es nezinu, bet ja ir tādi jaunāki telefoni, ka tajos ir tādi, ka tu vari pats sev nosūtīt kaut kādu tādu pozitīvu afirmāciju vai kaut ko tādu, katru dienu pienāk, tāda SMS ziņa. Tas arī varbūt viens no veidiem, kā to darīt, vai pieņemsim uz datoris, kādreiz uzlieku fonā to datoru, kas ir screensaver. Fonā tā bilde tāda, kurā ir kaut kāda viedu vārdi, kas, man liekas, tāda svarīgi ir un tā. Esiet radoši. Lūk, un es skatos, jau pusstunda ir pagājusi, bet tā izskatās, ka viss būs vienā video, tātad man nebūs jāiet procesam cauri 2 reizes, lai ielādētu visu ierakstu, jo man vēl ir palikas viena kārtiņa šodienā, un tā ir maģijas kārtiņa. Un šo kārtiņu, tāpēc, ka ir 11. un 11. un es gribēju kaut ko darīt savādāk, kā es teicu, un izvilkt, padarboties ar kārtiņām, kuras netik bieži tiek liecotas. Šis ir maģiskie spēle ir kaut kas tāds kā buramvārdi vai burvju vārdi, maģisko burvju vārdu kārtiņas. Un šis man iedāvināja kāds no maniem labiem draugiem šeit, kurš jau ir miris. Bet kārtiņas man vēl ir. Un izvilku šo kārtiņu. Un es pat nezinu, kāds glamour ir latviski, kā tas vārds skaitās saucās latviski, bet tā ideja glamour ir, kaut kas tāds smalks un fancy, tāds smalks, bagāts, tāds vēl partīsks. Vēl, kas šeit augstupieši kurpes, kokteilis, smalkas drēbes mugurā, bet ar šo kārtiņu, ko tad šī kārtiņa saka? Vēl šī kārtiņa iesaka, ka tas ārējais tāds smalks un grezns un bagāts un bagātīgs un krāšņs, ka tas ir ārējais, bet ka tas var atspoguļot arī to, kā mēs iekšēji jūtamies, ka mēs varam atspoguļot, kad svarīgi ir atspoguļot to krāšņumu, to spožumu, to bagātīgumu, to visu, kas ir mūsos, bet tā, to var redzēt, to var vienkārši redzēt, ja mēs to esam, mēs to kopjam, ja mēs uzbrīkstamies to savu krāšņumu parādīt, tad tas ir redzams tāpat kā
kā tas ārējais, kas tiek radīts ar drēbēm un izskatu un make-up un visu ko tādu, tad iekšējais, tas mūsu iekšējais bagātīgums, to var redzēt izskatā bez tā ārējā palīdzības. Un kā šis ir burvju vārdu, buršanās kārtiņas, tāda ideja ir, cik, tas ir nopietni, cik es neesmu izmēģinājuši šos ieteikumus šajās kārtiņās, bet kas to zina, varbūt sākšu pielietot ar šo kārtiņu, vēl šie buramvārdi vai tas buršanās process, kas tiek minēts šeit, ir teikts, ka ģērbt, vilkt mugurā kaut kādu apģērbu, kas ir tāds smags un grēzns, kas ir sarkanā krāsā. Pirmdienā, augošā mēnesī, pirmdienā, sagriezt sarkanu ābolu, tā, daļiņās, un uzbērt virsū kanēli, pusi no ābola apēst no rīta, pirms vēl saule ir uzlēkus, te laikā, kad gaismiņa sāks aust. Un tad otru pusi ābola apēst dienas vidū. Un kad tu to dari, tad redzēt sevi tādu krāšņu, spožā gaismā, mirdzot gan iekšēji, gan ārēji. Kā to var, kā tu, kā jūs, kā mēs to varam tā vislabāk vizuāli iztēloties to, kamēr ēd to ābolu. Lūk, un ideja ir tāda, ka tas palīdzēs tam iekšējam un ārējam līdzsvarā nonākt un izpausties uz āru, un kad kaut kādas pārmaiņas notiks, un jānotiek, ja mēs to pareizi šo burvju maģiju veicam. Okay? Good luck, veiksmi jums ar to, dodiet ziņu, kā sanāk tik skaists. Kā jau teicu, neesmu izmēģinājusi, nezinu, cik liels tam visam ir spēks un taisnība, bet hei, visam ir kaut kā, viss ir atkarīgs no tā, kā mēs visam pieejam arī, un cik patiesi un cik no sirds, un lai jums veicas. Ok, ar to arī šoreiz beigšu. Lai jums jauka šī atlikusī nedēļa ir, un jauka šodiena, un mēs tiksimies atkal nākošajā ierakstā. Tā biju es šeit, Regīna, un šis bija kārtējs sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Atā!